Labvakar, TV skatītāji, otrdienas vakarā. Kā ierasts, šajā laikā tiekamies redzījumā Vidzemē runā. Laiks ieskatīties aktualitātēs Vidzemes novados, bet pirms tam atklāt atbildi uz vakardienas konkursu jautājumu un noskaidrot tā uzvarētāju. Jautājumu uzdevu par raidījumu Pipars uz mēles, ko varējāt noskatīties vakar vakarā vai TV arhīvā mājaslapā RTV. Jautāju, ko šajā jaunākajā raidījumā gatavo, un atbildi ir armēņu pahlavu. Unikālo galda spēli vides erudīts saņem Alda Pole. Ar viņu sazināsimies personīgi. Aicināt aizbraucējus atgriezties Latvijā jau ir mēģināts. Tā akcija Gribu tevi atpakaļ izrādījās vien tukši saukļi, bet tagad iet solis uz priekšu, un jaunā reemigrācijas pilotprojekta ietvaros katrā reģionam ir savs koordinators, kura uzdevums būs personīgi uzrunāt aizbraucējus, kā arī viņiem palīdzēt ar informāciju, ja būs vēlme atgriezties. Lai arī reemigrācijas koordinatori darbu uzsākuši tikai nesen, sabiedrībā viedokļi par šī projekta liederību dalās. Arī Vidzemē šo plānu vērtē piesardzīgi, taču kā galveno ieguvumu, lai arī tie būs tikai daži no cilvēkiem, kur nolēmuši atgriezties, uzskata iespēju te uzsākt savu uzņēmējdarbību, jo arī šādu atbalstu paredz šis pilotprojekts. Par to tad arī stāsts Guntas Matisonas sižetā. Valmieras peldbaseinā vēl rosās celtnieki, lai drīz jau tas vērtu durvis. Topošā peldbaseina vadītājai Ingai Uzāriņai savukārt darbs sekot līdzi notiekošajam un ieteikt arī savas idejas, lai peldbaseins kļūtu par modernu sporta un atpūtas vietu. Pirms aizbraukšanas es zināju, ka Valmierā tiks celts peldbaseins, viss šis komplekss, bet līdz galam es nezināju, kas un kā notiks, bet es jokojoties teicu, gan jau, ka atgriezīšos tad, kad tiks uzcelts šis peldbaseins un vajadzēs un nākšu šeit strādāt par vadītāju. Un tā jokojos līdz dienai, kad es tiešām atgriezos. Inga, tāpat kā daudz Latvijas jauniešu, devās apgūt zināšanas un pieredzi uz ārzemēm. Tagad pēc 5 Londonā pavadītajiem gadiem, kur darba pieredze gūta arī prestižā sporta kompleksā, viņai ir savs sapņu darbs Valmierā. Ingas atgriešanos var nosaukt par veiksmes stāstu, bet šī sapņa piepildījumu neviens uz paplātes gan viņai neatnesa. Pavisam noteikti veiksmes stāsts, ko es uzskatu, ka es pat esmu izveidojis un pat par to cīnījusies. Es vēlējos atgriezties Latvijā, un es sāku domāt, tātad labi, ja es atgriežos Latvijā, ko es darīšu, kur es dzīvošu, kāds tad īsti būs tas mans stāsts. Es domāju, labi, tagad es uzrakstīšu savu CV un aizsūtīšu, pastīsimies, kas notiks. Aizsūtīju CV, sāku jau interesēties, kā lietas virzās uz priekšu, kad varētu varbūt tas peldbaseins vērties vaļā. Es personīgi pati ļoti plānoju šo visu atgriešanos. Tas nebija tā, es vakar izlēmu un šodien atbraucu, aizgāju, aizsūtīju savu CV un dabūju darbu. Ja Ingas gadījumā nepazaudēt saikni un tātad arī informāciju par Latvijā notiekošo palīdzēja ģimene, draugi un arī paša iniciatīvu, tad tagad tiem, kas domā par atgriešanos, šādu informāciju palīdzēs sniegt reemigrācijas koordinatori. Vidzemē šis koordinators atrodas Cēsīs, Vidzemes plānošanas reģionā. Mēs esam kā tādi padomu devēji, kā viens pieturas aģentūra šim cilvēkam. Jo cilvēks, kad zinām laiku nav bijis Latvijā, ir no šīs aprits izgājis, pirmkārt mēs sākam ar informāciju. Tieši tāpēc arī mēs veidojam sadarbību ar pašvaldībām šo datu bāzi, jo pašvaldībās arī ir dažādi attieksmi un dažādas iespējas, gan pirmskolas izglītības iestādēm, par skolām, jo tautieši atbraucot ir vajadzīgi arī šiem skolēniem asistenti, kuri palīdz papildus izdevumu, kuri palīdz iesties skolā, dzīvojamais fonds, nepieciešamās darba vietas, kādas ir vajadzīgas. Manuprāt, primārais būtu palīdzēt atrast darbu, lai cilvēks atgriežoties uzreiz var sākt strādāt, un viņam ir droša vieta, kur dzīvot par saprātīgām cenām. Konkrēta informācija, konkrēta palīdzība cilvēkam. Tā jaunā projekta atšķirība no iepriekšējiem reemigrācijas mēģinājumiem raksturo iegroza. Salīdzinot ar iepriekšējiem plāniem, kas ir bijuši projektiem ir pirms 3-4 gadiem, kuri ir nevisai veiksmīgi izrādījušies, cilvēks vienkārši aicināja un teica, brauciet mājās, mēs jūs gaidām un strādājiet, viss būs labi. Cilvēki atbrauc, pamēģināja, neatrada savām vēlmēm vajadzīgos, nesaklausīja reāli darbā ar to, kas tika aicināts, un arī atgriezās atkal atpakaļ, bija arī tādi. Tad šim projektam ir pieeja mazliet citāda, jo tieši tā mūsu mērķa auditorija ir nevis tieši mēs aicinām brauciet būs labi, bet mēs strādājam tiem cilvēkiem, kuri ir radījuši interesi, kuri vēlas, kuri domā varbūt atgriezties vai ne, un kuri gribētu atgriezties. Ir jau uzsākts sarunas ar aizbraucējiem un nenoliedzami, kā atgriešanās galvenais faktors tiek minēts
godīgs atalgojums. Šajā ziņā gan koordinators neko daudz palīdzēt nevarēs, bet varēs palīdzēt, ja ir vēlme pašam veidot savu uzņēmēju darbību. Salīdzinoši varētu teikt, ka cilvēki gaida, ka viņiem dos, mēs esam atgriežušies, mums iedos, teiksim, finansējumu vai konkrētas atbalsta lietas. Tad šī projektā atbalsta lietas vienīgās būs tas, kad rudens pusē tiks izsludināts konkurss uzņēmēju darbības atsākšanai, kas sauksies atgriešanās atbalsts, un katrā reģionā tiks atbalstīti 4 projekti, 9,000 eiro apmērā. Tie gan būs tikai 4 projekti, kur varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai. Bet kā vērtē Vidzemes plānošanas reģionā, ja izdosies palīdzēt atgriezties Vidzemē un šeit uzsākt savu uzņēmējdarbību kaut dažām jaunajām ģimenēm, arī tas jau būs iegūms. Cilvēkam ir pašam jāuzdrošinās arī atrast tās savas darbiespējas. Un tāpēc šajā projektā, manuprāt, ir uzsvars likt uz šo uzņēmēju darbības veicināšanu. Nevis, ka tu esi darbinieks un strādātu kādu cilvēku pakļautībā, bet tu pats būtu tik gatavs, nobriedis un varonīgs, ka tu uzsāktu savu uzņēmēju darbību. Ja tas cilvēks tad jau ir pārdomās 50, tad varbūt šī naudiņa būs tāds grūdienis, jo varbūt viņam mazliet pietrūkst finanšu, lai viņš šeit sāktu to konkrēto savu uzņēmēju darbības kaut kādu aktivitāti. Tad man liekas, ka šī būs tas īstais moments. Šo iespēju par uzņēmēju darbības atbalstu kā būtisku vērtē arī Inga Uzāriņa, atzīstot, ka savulaik viņas gadījumā tā būtu bijusi uzrunājoša motivācija. Tas pavisam noteikti ir reāls solis. Ja es zinātu, ka man kāds piedāvātu 9,000, es pavisam noteikti varētu attīstīt savu biznesa ideju. Un tas būtu viens no iemesliem startēt šajā tieši projektā un pieteikt dalību. Un, ja varētu, es pieteiktos arī tagad. Ideja ir? Ideja pavisam noteikti ir un finansējuma nav. Līdz ar to aizbrauc uz ārzemēm, nevar iekrāt tos miljonus. Es uzskatu, ka tas varētu būt liels bonus un tāds atspēršanās punkts. Bet Inga arī atzīst, ka tomēr, lai atgrieztos, pirmais un galvenais ir paša vēlēšanās to darīt. Naktī uz 29. martu Vidzemes slimnīcā pasaulē nāca trīnīši – brālītis Miks un māsiņas Ema un Emija. Vēl dažas dienas pirms tam trīnīšus sagaidīja arī kāda ģimene Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā. Šodien valdība lēmusi, ka abām divām ģimenēm ar martā piedzimušajiem trīnīšiem piešķirs vienreizēju pabalstu 8500 eiro apmērā katrai. Šo finansējumu piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un tā izmaksu nodrošina Labklājības ministrija. Vienreizējais sociālais pabalsts paredzēts ģimenes, kurā piedzimuši trīnīši materiālai atbalstīšanai, ņemot vērā to, ka 3 bērnu vienlaicīgi piedzimšana rada ievērojami lielākus papildu izdevumus. Jāteic, ka pēdējos gados šādi pabalsti piešķirti vairāk kārt. Pērn 2 ģimenēm 2016. gadā arī 2, 2015. gadā 3 ģimenēs piedzima trīnīši, bet 2014. gadā 5. Vakar Selezdrīvas novada Ainožu pagastā degusi kūla un meža zemsedz 2,2 hektāru platībā, kā arī tuvumā esošs šķūnis. Līdzīgi arī Lielvārdas novadā dega gan pērnā zāle, gan arī šķūnis. Tur gan lielākā platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā pieļauj, ka abi šķūņi aizdegušies tieši kūlas degšanas rezultātā. Ugunsdzēsēji atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieši vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Pavasara šķīdoņa dēļ Grants seguma ceļi daudzviet ir pārmitrināti un zaudējuši nestspēju. Tāpēc 935 Grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi, liedzot pārvietoties kravas transportam, kuras svars pārsniedz 10 tonu. Šķīdoņa dēļ ir slēgti arī atsevišķi autoceļu posmi uz vairākiem autoceļiem Vecumnieku, Krustpils, Dobels un Balvu novados. Vidzemē šādu slēgtu ceļa posmu pagaidām nav, bet uz atsevišķiem ceļa posmiem ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Cēsu pusē tādu ir visvairāk 113 ceļa posmos. Valmieras apkārtnē 63, Alūksnes un Madonas apkārtnē masas ierobežojumi ieviesti 50 ceļa posmos. Daudzviet masas ierobežojumi ir ieviesti preventīvi, jo pārmitrinātos Grants autoceļus sabojāt var ļoti ātri, un to var izdarīt pat viens pārāk smags auto.
Vēsturiskais Līgatnes papīra fabrikas ciemats un tā unikālā koka apbūve ir milzīga vērtība ne tikai Latvijā, bet visas Eiropas mērogā. Jau vairākus gadus Līgatnes novada dome cenšas rast dažādas iespējas, kā šo koka arhitektūras ansambli saglabāt arī nākamajām paaudzēm. Šodien vienā no koka ēkām labiekārtots vēsturiskais papīra fabrikas strādnieku dzīvoklis. Turpmāk tas būs atvērts ikvienam, kurš vēlēsies uzzināt, kā senāk dzīvoja Līgatnes papīra fabrikas ļaudis. Līgatniece Rasma Johansone savu bērnību aizvedījusi vienā no papīra fabrikas koka mājām Remdenkalnā. Ienākot šoziem izremontētajā strādnieku dzīvoklī, viņai acīs sariešas asaras. Šādā vienistaba dzīvoklī, kur ziemā apsiltu tikai krāsns nelielajā virtuvē, kundze uzaugusi. Kaimiņu draudzenes varēja pieklauvēt pie koku sienas, tāda bija tā sazināšanās. Katra savā istabiņā, jo vecāki strādāja, katra savā istabiņā rīkojām pasākumus, ko, kā šodien saka, likām krēslus, vai nu visas lika vai nē, bet nu tā noruna mums bija, ka rīkojam tādu uzstāšanos, dziedājām vienotrai, un es ļoti gaidīju, tās meitenes bija vecāks, kad atgriezīsies no skolu, un tad mums sāksies te priekšnes, un ļoti jauki tas bija. Rasmas kundze atceras, lai gan dzīvoklīši bija nelieli, šeit sadzīvoja visa ģimene. Tēvs, māte, bērni un nereti arī vecvecāki. Šeit bija visiem ļoti jāprot sadzīvot, un tā arī bija. Man jāsaka godīgi, es no bērnības neatceros, ka būtu kāds strīdējies mājās. Varbūt, ka viņi izgāja ar sienas šķūnī kaut kur pastrīdēties, bet istabiņā noteikti tas nenotika. Dzīvokli iekārtot palīdzējuši paši līgatnieši. Vietējie ļaudis ziedojuši dažādas mantas, kas senāk izmantotas šādos baraka tipa mītekļos. Gultu gan pagaidām izdevies atrast tikai vienu. Mēs braucām uz bērniņiem un rāpāmies pa trepēm augšā un vilkām ārā senas lietas. Tad atsaucība bija ļoti liela. Pat cilvēki nāca, kamēr mēs iekārtojām un tīrījām, nāca un vēl nesa visādas mazas mantiņas, lietiņas. Un, kā jūs redzat, mums ir gan šujmašīna, gan gludekļi, gan kumode, gultiņas un vērpjamais ratiņš un viss iespējamais. Tā kā cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Liels paldies visiem, kas palīdzēja, jo bez viņiem šeit būtu tukšas telpas. Jau pirmajās dienās, kad dzīvoklis atvērts apmeklētājiem, gan paši līgatnieši, gan arī citi viesi ar interesi izzinājuši, kā tas ir dzīvot nelielā miteklī bez kādām ērtībām. Mazbērniem atbraukt un apskatīties, kā ir dzīvojuši viņu vecvecāki šeit. Un tad atkal padalīties tajās atmiņās, kā viņiem atbraucot ciemos pie vecvecākiem ir paticis un ko viņi ir darījuši. Un tā kā bija arī kāds līgatnietis, mazbērns. Kopumā cilvēkiem patīk. Un vienmēr ir tas jautājums gan par krāsu, sienas krāsu, vai tiešām bija tādā tonī un tik svilgta un tāda. Un tik tiešām krāsa ir diezgan tuvu autentiskai. Tāpat arī mūsu turisma informācijas centrā ir atstāta neliels paraugs no oriģināla sienas krāsas, kur arī var redzēt šo te violēto toni. Atjaunotais strādnieku dzīvoklis būs vēl viens apskates objekts jau tā ceļotāji iecienītajā Līgatnē. Šo vietu varēs apmeklēt dodoties ekskursijā uz Līgatnes papīra fabriku, vai arī šeit pavadīt laiku stāstu pēcpusdienām kopā ar kādu no Līgatnes vecākās paaudzes ļaudīm pie tējas tāsas daloties atmiņās, kā ritēja dzīve Līgatnes papīra fabrikas strādnieku ciematā. Kā senatnē cilvēki gatavoja māla traukus, kādām metodēm ieguva uguni un kā ugunskurā vārīja maltītes. To Drabešu muižas amatu mājā ikvienam interesantam bija iespējams uzzināt pavasara tradicionālajā aktivitātē satiekt savu meistaru. Amatu mājas pasākums šoreiz bija veltīts prasmēm, kas cilvēkiem bija svarīgas, lai izdzīvotu, un notika tas viss tik senos laikos, kad Latvijas vēl nemaz nebija. Uguns un silts ēdiens, kā pie šīs izdzīvošanai svarīgās kombinācijas tika cilvēku sendienās, to demonstrēja Drabešu amatu mājas uzaicinātie pētnieki un meistari. Madonas puses podnieks Einārs Dumpis ierādīja metodas, kādām traukus gatavoja 9. gadsimtā, no māla, kas sajaukts ar akmens zvirgzdiem, lai trauks būtu karstuma izturīgāks. Āraiša ezera pils laika trauks taisam. Tā kā Āraiša ezera pils te ir blakus, tad mēs aptuveni uz to arī tā kā orientējam to gadsimtu ņemam. 9. 10. gadsimts,
Un tāda, ne jau, kā saka, kopijas, bet tādas ļoti tuvas atdarinājumus. Tādas, galvenais ir tehnoloģija un arī māla sastāvs ir zvirgzdiem. Tur tie akmeņi, kas ir, tos akmeņus sadauza, sarīvē un liek klāt mālam. Un pēc tam tie podi ir, kā saka, uguns, kurā liekam un vārām, tā kā ēdiena gatavošanas trauki. Savukārt pats trauks tiek lipināts kopā no māla grīstītēm. Veids ir pētīts, un mans sieva Nacionālā vēstures muzejā strādā un pēta tieši šito. Viņa arī podniece ir un arī pa vēstures līniju. Un tad, tas ir tā grīstītēm, tā kā viņi tagad vairāk sliecās, ka tomēr vairāk uz desiņām tā kā taisīja, bet man patīk vairāk grīstītēm taisīt. Pētot lauskas, to šķērsgriezumu lauskās var redzēt, kā viņas tās desiņas ir vienotas. Un pēc tā arī spriež, kā tie senie taisīja. To struktūru uzzina, kas tur ir klāt, tie akmeņi, rīvētie, berstie, jo tie, un to visu, kas saka, pētnieki mums pasniedz. Kad draugs gatavs to uguns, kurā apdedzina un var lietot, taču kādreiz senatnē tikt pie uguns bija gan sarežģīti. Metodas, ar kādām varēja iegūt uguni, pēta arheologs Mārcis Kalniņš. Arheologs par šīm senajām zināšanām interesējas profesionālos nolūkos, pētot kramu un tā izmantošanu senatnē gan uguns iegūšanā, gan šaujamieročos. Krams ir iezis, tas ir, principā akmens, ko mēs varētu nosaukt. Šis gan ir jāsaka, ka, ja kāds atrod šāda izskata kramu, tad noteikti var sazināties ar mani, šo tumšo vajadzētu sazināties ar mani, jo tas ir tas, ko es pētu. Tas viss ir importu materiāls. Latvijā dabā ir sastopams tikai tāds balts, un vispārējie uz Latvijas teritoriju ir dažādos vēstures laikos ir atceļojuši, sākot no akmens laikmeta, kad krams ir ceļojis, cilvēki viņus nesuši pat 1000 kilometru attālumā uz Latviju. Beidzot ar mūsdienās vislabāk viņu var atrast vietās, kur ir agrāk bijušas ostas, jo kuģi viduslaikos un arī jaunos laikos kuģi kā balastu izmantoja arī akmeņus vedot, teiksim, no Vācijas, no Holandes, no Dānijas. Viņi izmantoja šo kramu kā balastu, lielos krama klučus, tādus gabalus un akmeņus, un tad tur arī izgāza. Tātad uguns iegūšanai nepieciešams krams, šķiļamdzelzs, var izmantot dedzināta līna gabaliņu, kas atvieglos dzirkstels uztveršanu, un vēl vajadzīga posa. Ir posas piepe, kas aug, īstā posas piepe aug tikai uz bērziem, un tad viņi ir jāsavāc, viņi ir jāizkaltē. Ja grib labāku rezultātu, viņi speciāli vēl jāvāra pirms tam, un tad jāizklapē, un tad jāizkaltē. Un tad, kad tas viss ir izdarīts, tad mēs varam diezgan ātri un veikli iegūt uguni. Un šeit ir jāņem vērā tas, ka agrāk tā bija katra cilvēka dienas neatņemama sastāvdaļa. Cilvēks cēlās ar to domu, ka pirmais, ko viņi darīs, būs iegūs uguni. Un ar uguni sākās gads, ar uguni sākās un beidzās cilvēka mušs, un ar uguni sākās un beidzās cilvēkam diena arī. Mēs ņemam kramu, šķiļamdzelzi, pieliekam klāt šo auduma gabaliņu vai posu, ko mēs gribam aizdedzināt. Un šķiļām, kamēr cirkstele ielec cirkslīt trāpīja, viņš sāk gruzdēt. Tas sarkanais pleķītis šeit, viņš augs lielāks. Tādā veidā mēs esam ieguvuši oglīti. Un tālāk jau var aizdedzināt pakulu gabalu, sausas lapas vai, piemēram, kociņu ar sēru. Pēc brīža jau iespējams aizdedzināt sveci un galu galā arī ugunskura, kur tad gatavo ēdienu. Arī šoreiz tapa putra no lēcām un putrēmiem. Tas ir savādāk, tas ir interesantāk. Ja patīk dzīvot pāri, un kāpēc gan, protams, var grilēt un var izmantot visādas mūsdienu metodes, bet ļoti interesanti arī pamēģināt māla traukos, jo tas ēdiens ir savādāks. Nevar iztaisīt tieši varbūt visu to pašu, tādu pašu, kā mūsdienās uztaisa, bet ir cita tā senatnes garša, un ja vēl paša pataisīts pods, tad jau pavisam tā garša ir laba. Pods, kurā putra vārījās, ir pašu gatavots pēc senajām metodēm, un, kā stāsta Inese Roze, šo trauku te īpaša lolo un saudzē. Pirmos gadus jau pavisam nepiedeg. Pēc tam, ja kādreiz kaut kas piedeg, tad jau tā kā vairāk sāk piedegt, bet
Ar to mazgāšanu arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Dažreiz uznāk tāda kā mūsdienu higienomānija un liekas, nu tā gan berzīšu, nu vienreiz un tad tu berz un jūti, ka tie zvirgzdi nāk ārā. Nepatīk tam podam. Es saprotu, ka nevar, ka to kultūras slāni iekšā vajag. Ja grib ilgi un laimīgi dzīvot ar to podu, un viņš ir tik grūti uztaisāms, tomēr tas laiks iet, un, ka liekas, viņš arī ir tāds stipri dārgāks nekā, teiksim, kaut kāds katliņš, un tad mēs viņu tā arī tādu smalko jaunkundzi apskaujam un tā nesam. Inese stāsta, šī putra garšojot pat tiem, kas sākotnēji sakās tādus ēdienus neēdam. Acīm redzot, ugunskurs, svaigais gaiss un arī īpašie māla trauki dara savu. Bet nu laiks konkursa jautājumam, uz kuru atbildi gaidīsim līdz rītdienas 2:00 dienā mūsu Vidzemes televīzijas Facebook lapā. Kanālā RTV ir skatāmi 2 raidījumi makšķerniekiem. Nosauciet šo raidījumu vadītājus un raidījumu nosaukumus. Lai jums patīkams arī šis vakars kopā ar kanālu RTV un tiksimies jau rītvakar. Nilsona kafija jebkurā laikā. Jau 7. gadu Salcgrīvas novadā no 20. aprīļa līdz 13. maijam norisināsies akustiskās mūzikas festivāls Sudraba kāja. Vienīgais festivāls Baltijā, kurš pulcē dažādu mūzikas žanru kolektīvus, kuri var, prot un vēlas muzicēt akustiski. Festivāla ietvaros 9 lieliski akustiskās mūzikas koncerti. Savukārt 12. maijā Liepupas Tautas namā norisināsies akustisko grupu konkursu tautas mūzikas un populārās mūzikas grupās. Konkursu žūrijas priekšādātājs un festivāla patrons Valds Pūce. Jau 20. aprīlī grupas raksti koncerts Salcgrīvā. 22. aprīlī austrāļu grupas Kauna Kronīna akustiskais koncerts Liepupas muižā. Uz tikšanos festivālā Sudraba kāja. Liesmā lasiet, šodien sākas platību maksājuma pieteikumu pieņemšana. Restorāna nedēļā šķīvjos pavasaris, jaunieši izzina karjeras iespējas, meža dienu pasākumi Ziemeļvidzemē. Tuvākajā diennaktī Vidzemē skaidrs laiks bez mākoņiem. Naktī gaiss atdzisīs līdz 0–2 grādiem, dienā gaisa temperatūra +7–+9 grādi. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu 5–12 m/sekundē.